ar Latgales plānošanas reģiona un Norvēģa grants atbalstu 26. novembrī Latgales pārstāvniecībā Rīgā notika grāmatas Latgales sāga atvēršanas svētki. Romāns stāsta par latgaļu ļaužu likteņiem, Skuteļu un Sedolu dzimtām. Romāna notikuma vieta ir Līvānu un Preļu apkaime. Dzimtas romāns ir ieskats ne tikai Latgales ļaužu sirdīs un dvēseļu dzīvē, bet arī Latvijas vēstures krustpunktos, kur līdzās latviešu tautas likteņiem ir atspoguļotas Latvijas vēsturisku personību izšķirošie brīži. Grāmatas Latgales sāga atvēršanas svētkos piedalījās romānā aprakstīto abu dzimtu pārstāvji un to radinieki, grāmatas autore Luāna Loinerte, izdevniecības Jumova pārstāvji, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas pārstāvji un Latvijas Republikas Saeimas deputāti. Pasākuma laikā pateicības vārdi tika izteikti gan grāmatas autorei Luānai Loinertei, gan romāna varoņiem un to dzimtu atvasēm, kā arī grāmatas finansiāliem atbalstītājiem. Īpašs paldies tika izteikts Preļu novada domei un bijušajam domes priekšsēdētājiem un 12. Saeimas deputātam Aldim Adamovičam. Aglona Net piedāvā arī jums iepazīties ar grāmatas Latgales sāga galvenajiem varoņiem, grāmatu autori un pabūt klāt grāmatas atklāšanas svētkos. Pastāstīt par sevi. Te nu pat atcerējos, 18 gadus jau Reigā nodzīvoju, avot ir pagojušo ruģiņi, kā kur saka, dzīvoklīti dabūju. Un nevar jau sūdzēties. Ir nastīgi dzīvoklītis atsevišķs eksperimentālā mojā. Tikai vat viena nelaime, ka balkūnu iekšpusē īmūrējuši. Es skrēju uz izpildu komiteju interesēties. Es iesaka, jums pirmā stāvā nevis nepienāks balkūns. Es saku, nu kāds man pirmais, ka man ir 9. stāvs? Es iesaku, tas ir kā no kuras puses skatās. Vienam ir pirmais, vienam ir 9. stāvs. Laikam eksperimenta pēc vai kā visus griestus noklājuši ar parketu, lustra no grīdas kā sēna atkarājas. Ot, istabiņā ielikuši, iebūvējuši kaimiņu ārduris, kā kur saka, visu mūžu staigāšots ar mūžu istabiņu. Virtuvītē eksperimentāls pātrināts atkritumu vārds. Visa dzīve eksperimenti, bet ko nu es stāstīšu par sevi šodien? Šodien mēs parunāsim par kaut ko citu. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Mēs esam sapulcējušies Latgales vēstniecībā, lai šodien prezentētu jaunu grāmatu, runātu par notikumiem, par Skuteļu un Sedolu dzimtu, par to, kā tas viss savirzīja likteņus pagājušā gadsimtā, par notikumiem, kā cilvēki dzīvoja, kā tas viss attīstījās, cik skarba bija dzīve, kā tā izpostīja cilvēkus. Šodien šeit ir ļoti daudz klāt arī šo notikumu dalībnieku, atsaliecinieku, dzimtas pārstāvju, un tā varbūt tāda unikāla reize, kad satiekamies šeit kopā šodien pavisam citā valstī, citā laikā, citos apstākļos, lai uzrunātu viens otru un kavētos arī atmiņās. Šodien mēs prezentējam grāmatu Latgales sāga. Rādam grāmatu. Un tad grāmatas autoriem Luāna Loinerte. Jūs padevīgais kalps. Jā. Un vakara gaitā mēs iepazīstināsim arī pārējos arī Jumavas izdevēji klāt ir Visocka kungs. Paldies arī izdevniecībai par to, ka ir iespēja mums iepazīties ar šo grāmatu. Bet sāksim ar dziesmu, lai ieskicētu mazliet arī Latgali. Viņš klusi jautāja, reiz magonei un ātrei, kā gan viņš patikt var man vidzemniecei ātrai, kas nāks reiz tīrumos un rožu drūvas ravēt, un skaisto jaunību un krāšņo dzīvi slavēt. Ai, māte, Latgalē, tu dārga man un mīļa, es raugos magonēs, kā tava vaigā svīļā. Lai rītos vakaros vai arī naktīs vēlu, par tevi domāju un tavu skaisto dēlu. Tas ir neliels ieskats, bet tagad iedomāsimies, ka ir 1947. gads februāris. Latgali. Tātad no grāmatas. Henriks Rusiņš jau gandrīz 3 gadus dzīvoja mežā un cīnījās Nacionālā partizāņu rindās.
1944. gada jūlijā viņš dezertēja no Latviešu leģiona, atgriezās tēva mājās Staros, Līvānu pagastā, bet 1944. gada oktobrī viņu iesauca Krievu armijā. Henriks tik ļoti mīlējis savu Latviju, ka nedomājot devās mežā kopā ar saviem kaimiņiem Albertu un Antonu Stari. 1945. gadā viņi dibināja Tēvzemes sargu apvienību, kur Henriks cīnījās kopā ar prāvestu Juhņēviču. 1947. gada februārī Jaunsētās svin Genovevas un Aleksandra Skuteļa kāzas. Henriks un viņa cīņu biedrs nacionālais partizāns Jānis Upenieks kāzu vakarā nemanot ierodas Jaunsētās, un viņu sienu šķūnī ierauga 14 gadus vecais Pēteris Sondors, kas pārsteigts uzlūko meža brāļus. Pēterīt, nebīsties, mums neviens neseko. Ienācām nedaudz apsildīties un atpūsties sienvālā, tā skaidroja Henriks. Es nebīstos, tēvots, lielajā mājā ir daudz cilvēku, Genoveva preces. Jā, zinu, brālīt. Aizej līdz mājai un pasaki Monikai vai Zofijai, ka esam atnākuši. Pēters iegāja mājā un atradis Moniku. Monika. Piekļāvis lūpas Monikas ausī, Pēteris šukstēja. Henriks un Jānis Upenieks tevi gaida sienšķūnī. Monika aizgāja meklēt Zofiju, un drīz vien abas māsas jau devās uz šķūni, zem mēteļiem paslēpušas dvielī ievīstītu siltu ēdienu. Vēl vakarā, kad kāzu viesi līksmoja un dejoja, Monika paslēpus ieveda Henriku un Jāni lielajā mājā un aizslēdza verandas durvis, lai kāds nejauši pa tām neienāktu. Henriks ar Jāni noguruši iekrita mīkstajā gultā un aizmiga. Vēl pirms saules lēkta Henriks ar Jāni devās atpakaļ uz Līvānu mežiem uz savām meža mājām. Jāni Upenieku nošāva čekisti, bet Henriku Rusiņu ar nodevēju palīdzību apcietināja 1949. gada sākumā. Čekā spīdzināja, notiesāja par nodevību pret dzimteni un izsūtīja uz Sibīriju. Tāds ir ieskats no grāmatas fragmentiem, bet tagad es domāju, ka ir pienācis arī laiks dot vārdu pašiem grāmatas radītājiem un, protams, arī aculieciniekiem un dzimtes pārstāvjiem. Rakstniecei, Lanai, kā tad tapa grāmata, kā tas viss notiek. Paldies, draugi, kas esat sanākuši tādā jaukā laikā. Laiks vienmēr ir jauks, ja ir svētki. Nu, es domāju, ka man vieglāk būtu uzrakstīt vēl vienu grāmatu, nekā kaut ko stāstīt, bet mēģināšu. Vispirms milzīgs paldies izdevējiem, izdevniecība JLV un izdevniecība Julmova, laikam kopdarbs ir, jo uzrakstīt ir varbūt vienkāršāk nekā izdot, tāpēc, ka tas ir sarežģīti. Tas ir dārgi. Sākšu varbūt ar pateicību arī Prēļu domai, kas ir palīdzējis sponsorēt grāmatu, kas arī ir ļoti būtiski, lai kaut kas notiktu. Bez naudas nenotiek nekas. Un sākšu arī ar grāmatas nosaukumu. Rakstot grāmatu, tikusi līdz pusē, sapratu, ka grāmatas nosaukumam ir jābūt skuteļi. Šeit tik daudz skuteļu. Ir skuteļu ciemats, ir pat skuteļu kapsēta. Un Monika Skutele galvenā varone. Un Monika Skutele saka, tikai ne skuteļi. Nē, tāda nosaukuma ne. Cik ļoti es vēlējos nosaukumu skuteļi, tik ļoti Monika nevēlējās. Nu, tad mēs to aizmirsām uz kādu laiku, rakstīju tālāk. Nu, tad izdomāju Latgales sāga, jo darbība norisinās tomēr Latgalē. Un Latgale tāds neparasts tomēr novads. Neparasts ar savu neparasto valodu, ne īsti latviešu, ne īsti kāda. Mēs viņu nevienmēr saprotam, bet tā tad ir sava valoda. Tur varētu Latgalē arī savu galvaspilsētu varbūt norganizēt kādu. Nu tad vēl es nolasīšu gabaliņu no savas grāmatas, un tad izstāstīšu, ko tas viss tur nozīmē. Tā, uzšķiršu 46. lapas pusi, izstudēju. Mēģināšu ar izteiksmi nolasīt.
Arī Antons Skutelis jau devās savas lielās mājas virzienā. Darījums Viļānos bija necerēti veiksmīgs. Antons iepirka augstvērtīgas linu sēklas un bija drošs, ka lini padosies ražani. Protams, līdz gala produktam jāiegūda vien darbs, bet tas bija šo puļu vērts. Gara acīm viņš jau skatīja krāšņos linu laukus, kurus šo pavasaru gribēja paplašināt. Un rudenī visu prom uz Rīgu, uz tirdzniecības kuģiem un tālāk uz Angliju. Angļi neskopojās ar samaksu. No viena gada ražas ieguvēja būs 100 cilvēku. Diezin kādi tie Angļi ir. Antonam ļoti gribētos kādreiz iekāpt skaistā kuģī un doties uz Angliju. Ja nu gluži viņš pats nevarēs tikt uz turieni, varbūt tas būs kāds no viņa bērniem vai mazbērniem. Jebkurā gadījumā tas būs ļoti skaisti. Antons ieklausījās zirga ātrajos soļos. Anglija, Anglija. Zirgs labprāt piebiedrojās saimnieka sapņiem. Viņa apkaltās kājas sita takti Anglija, Anglija. Nu, lūk, es uzrakstu šo teikumu, ko pirms 80 gadiem ir domājis Antons Skutelis. Uzrakstu un domāju, nu redz kā, es te kaut ko rakstu, bet tas jau nekad nevar notikt, jo Monikai tagad ir 92 gadi un kāda Anglija, Anglija. Un tomēr izrādās, kad es esmu bišķiņ garus pamodinājusi. Un tur augšā viņi visi nokārtoja. Un pēc mēneša, kā es šo teikumu uzrakstīju, šo teikumu tā gramatiski pareizi. Monika aizbrauca, ja ne baltā kuģī, tad baltā lidmašīna aizlidoja uz Angliju. Tāds tas mistiskais, maģiskais stāsts. Ja, sava mazdēla, jā, kurš Anglijā, un tagad viņš jau ir Amerikā, un te ir viņa brālis, kurš vēl nav Anglijā, bet viņš ir. Bet, ko tu zini, un atkal tā Anglija. Bet tagad vārds Lolitai. Es jau piekusu. Es domāju, ka tagad mēs varētu vārdu dot Monikai, Lolitas mammai, jo viņa arī kaut ko varētu pateikt. Kādas ir sajūtas šodien pēc tik daudz gadiem, kad ir rokās grāmata par notikumiem, ir kopā, esam pulcējušies vesela dzimta. Paldies rakstniecei. Ja viņai tā iedomājas aprakstīties, es tikai šo to biju parunājis, vai tā pastāstījis par savu dzīves gājumu, no kurienes un kā man tas bija, un kāpēc tā atbraucu uz Rīgu, un tā tālāk uz savu dzimtu, kur viņa palika, bet, liels paldies viņai, ka viņa visu to ir izrakstījusi tā grāmatā. To jau jūs izlasīsiet, tad arī kaut ko zināsiet par manu dzimtu. Paldies! Un es domāju, ka tagad mēs, Monika, varētu visi vienoties arī klātesošie vienā dziesmā, kuru visi zinām un kuru dziedāja latviešu puiši, ejot aizstāvot savu dzimteni, Leģiona Zilais lakatiņš. Toreiz tik svaigā un svielēja pļavas un sils, to pretī man nāci tik maigā, tev galvā bija lakatiņš zils. Atmiņā lakatiņš zilais, matīkā saules sarunījās, bija man viena nakts vai diena. Kārtīgs koris mums sanāk. Kā nākamo vārdu gribētos dot Preļu pamatskolas direktorei un vēstures skolotājai Metodiskās apvienības vadītājai Norai Šnepstei. Viņa arī Antoņinas Sondoras mazmeita. Vai Nora ir šeit? Ir. Prieks redzēt Rīgā, Latgales vēstniecībā. Man patiešām liels prieks atrasties šeit un tagad un sagaidīt beidzot tādu nopietnu grāmatu pār mūsu dzimtas vēsturi. Jāsaka tā,
katrai grāmatai savs liktenis, un es esmu pateicīga Lolitai, ka viņa bija tas iniciators, lai Lolana uzrakstītu šo grāmatu. Es esmu pateicīga arī liktenim, ka Monikai pietika spēka padalīties atmiņās par to, ko ir piedzīvojuši mūsu senči, par to, ko ir piedzīvojis mana vecmamma, mans vecmammas mamma, mans vecvectētiņš, un par to, cik sarežģīti, bagāti un interesanti ir mūsu vienkāršo ļaužu likteņi. Un patiesībā ir labi, ka tādas grāmatas top, jo ja mēs nezinām, neatceramies to, kas bija ar mums pirms tam, tad mums nav nākotnes. Paldies autorei, paldies iniciatoriem un galvenai varonei par to, ka šī grāmata ir tapusi. Un lai labs liktenis šai grāmatai, vai pērk, vai lasa, vai uzzina. Paldies, ka nākamam došu vārdu pēc brītiņa Aldim Adamovičam, bijušam Preiļu padomes priekšsēdētājam, bet tagad vēl fragmentiņš no grāmatas. 1949. gads, 25. marts, Līvānu pagasta Staru mājas. Bija agrs rīts. Veronika Rusiņa slima gulēja gultā, kad istabā ienāca viņas vīrs Sīmanis ar vēl kādu vīru. Svešinieks brīdi lūkojās guļošās sievietes nekustīgajā stāvā. Ko tu man sacīsi, dēls? Jautāja Veronika. Nesmu es tev nekāds dēls, Veronika Rusiņa. Jūs tiekat arestēta. Ceļaties un nāciet mums līdzi. Ak, Dievs, Sīmani, ko tas nozīmē? Sīmani, tā iesaucās Veronika. Jūsu vīrs Sīmanis Rusiņš arī tiek arestēts. Jūs tiksiet deportēti no Latvijas kā valsts ienaidnieki. Savāciet mantas, cik varat panest un ejam, tā komandēja svešinieks. Istabā ienāca vēl kāds bruņots vīrs. Viņš piegāja pie savu komandieru un klusi viņam sacīja. Varbūt atstāsim sievu. Ņemsim tikai vīru. Tā sieviete tiešām patiesi ir pavisam slima. Komandieris uzlūkoja savu padoto tā, ka šķita viņa acis tūlīt izsprāgs no pieres. Tu varbūt arī gribi viņiem līdzi. To es varu norganizēt. Sauc puiši, lai nes ārā veceni ar visu gultu. Veronika tika iecelt ragavās ar visu gultu. Žēlastību šie cilvēki nepazina. Sīmanis vēl paguva ielikt sievas gultā viņas pašas austo vilnas gabalu, lai siltāks, tomēr Veronikas stāvu nekas vairs nespēja sasildīt. Līdz Zelzceļa stacijai Veronika un Sīmanis vēl brauc kopā, bet tur viņas izšķīra un ievietoja katru savā vagonā. Tā abiem sākās ceļš uz Sibīriju. Viņi vairs nekad nesatikās. Pie Baltkrievijas robežas Veronikai jau bija kļuvis tik slikti, ka kādā pieturvietā to iznes no vagona ar visu gultu. Viņa nonāca slimnīcā un vēl paguva uzrakstīt māsai Johannai buļmeistarē vēstuli, ka atrodas slimnīcā un lai brauc viņai pakaļ. Kad pēc 2 nedēļām Johanna ieradās, lai vestu māsu mājās, Veronika jau bija mirusi. Kāda medmāsa atdeva Johannai pašausta pelēka vilnas auduma gabalu. Šo vadmalas gabalu 1962. gadā Johanna atdeva Henrikam Rusiņam, kad viņš atgriezās no apcietinājuma Sibīrijā. Henriks no šī auduma uzšuva sev mēteli. Lūk arī tāda epizode no grāmatas. Un tagad dosim vārdu Aldim Adamovičam. Labdien, cienējamie autori, grāmatas, dzimtas, kas piedalījās šīs vēstures, jāsaka, laikam, lapušu rakstīšanā. Labdien visiem pārējiem. Šodien es gribu nest arī sveicienus vēl no visām pārējām Latgales pašvaldībām, jo jaunā priekšsēdētāja Ludza Salīne sūta sveicienus un labprāt, es domāju, ka arī turpmāk Latgales pašvaldības palīdzēs un atbalstīs šādu gan vēsturisku, gan kultūru vēsturisku grāmatu tapšanā, jo pēdējie gadi, kad 3, laikam jāsaka, ir ļoti liels birums Latgalē grāmatu par Latgali, gan fotoalbumi, gan vēstures liecības, un man tiešām jāsaka paldies liels visiem tiem, kas atbalsta, jo bez vēstures, kā mēs zinām, nebūs arī nākotnes. Un vēl jau vairāk man prieks, ka es palasot šo te grāmatiņu, sapratu, ka ir runa pa tām vietām, no kurienes nāk arī mans tēvs,
vai vismaz tuvumā, un tiešām es to nezinot, bet es atbalstīju grāmatas tapšanu, un tad, kad Nora teica, ka mēs atnāksim kopā ar savu radinieci, varbūt sākumā bija tāda skepse, bet uzklausot un izprotot to, nebija šaubu. Tā kā paldies jums visiem, kas piedalījāties, un šī grāmata ir tapusi, un es domāju, tas ir labs vēstures materiāls ikvienam no mums, arī mūsu bērniem, tā turpināt, un lai šādu grāmatu būtu vairāk gan par Latgali, gan par Latvijas vēsturi kopumā. Paldies un sveicieni šodien, kā jau teicu, gan no Prēļiem, gan no visām Latgales pašvaldībām, arī vēl no Saeimas. Es redzu, ka citi deputāti ir, tā ka varbūt, ka vēl kāds arī teiks vārdu. Paldies! Paldies! Un palūksim arī Lolitu Sadolu, kura Lolita arī bija šis grāmatas, cik noprot, iniciatori, lai tā taptu, lai tā veidotos. Un paldies Dievam, ka ir tā, ka ir mūsu dzimtā turpinātāji, kas vēlās, lai tiktu izpētīts viss dzimtas koks, un Lolita laikam to ir nopietni izdarījusi. Labdien, visi klātesošie, labdien, viesi, radi, draugi un deputāti, kā mēs dzirdam, jā. Un ka jūs esat šeit, un kad mēs kopā varam svinēt šīs grāmatas atvēršanas svētkus. Ļoti liels paldies, protams, arī Latgales pārstāvniecībai, kas mums atvēlēja un mīļu uzņēmumu šeit, šajās telpās, ka mēs visi šeit varam sanākt. Un, protams, ka vislielāko paldies es saku mūsu grāmatas rakstniecei Luānai Loinertei, ja? Jo man šī ideja jau sen bija. Taisījos rakstīt pati, bet tam visam neiznāca laika, un tad nejauši gadījums saveda man kopā ar rakstnieci Luānu, mūs iepazīstināja, sākām runāt, un mūsu, kā teikt, domas tā kā sakrita, un tad mēs jau meklējām, tad atbrauc viņa ciemos pie manas mammas, un uzklausīja viņas dzīves stāstu dzimtas, ja, un tas viss pamazām, kā teikt, sāka veidoties, ja, un grāmata tapa. Nu, protams, ļoti liels paldies izdevniecībai Jumava un JLV, visiem darbiniekiem, kad jūs tomēr piekritāt un izdevāt šo grāmatu, ja, jo bez jums, nezinu, vai viņa ieraudzītu dienas gaismu, ja. Protams, ļoti liels paldies arī mūsu grāmatas redaktorei Jūlijai. Jūlijai, jā, paldies jums par to, par lielo darbu šo grāmatu izdodot. Un, protams, ka Preļu domai liels paldies, un it sevišķi mūsu Adamoviča kungam, jā, kas tagad ir jau 12. Saeimas deputāts. Un, protams, paldies, es saku savai mammai, kura nenogura mums stāstīt, un mēs pārprasījām daudz ko, jā. Un arī līdz ar to man ir jāpasaka paldies saviem dēliem, Edgaram, kas tagad ir Amerikā, un Robertam, kas ir šeit, jā, kad viņi palīdzēja man gan no rokraksta Luānas pārrakstīt šo grāmatu, jā, datorrakstā, un tāpat arī meklēja daudz jautājumus arhīvos un zīmēja dzimtas koku, jā, un ar visu kopēju spēkiem mēs, tā kā esam, līdz šai grāmatai tikuši, jā. Un, protams, priecājos redzēt savus radus, gan no mātes puses, ja. Šeit stāv arī mani krustmāte, Veronika, kas ir Antoņinas vecākā meita, un Antonija Sondora, un arī bijušā vēstures skolotāja, mācību daļas pārzina Ropažvidas skolā. Un viņai paldies, es varu pateikt par to, ka man ielika vecāku vārdu Lolita. Tas ir arī aprakstīts grāmatā, jo 56. gadā, kad es dzimu, tad bija ļoti populāra filma ar Lolitas Torres galvenā lomā. Un, protams, arī Veriņai patika tā filma, un viņa ieteica maniem vecākiem man tā nosaukt. Diez vai viņi būtu izdomājuši, bet man tas vārds patiek. Tā kā paldies arī Veriņai.
Un Veriņa bija, arī grāmatā ir aprakstīts, Veriņa 49. gada 25. Marta rītā nāca no Prēļu vidusskolas uz mājām, uz Zariņiem, ja, un viņa satika to lielo, kā var teikt, zirgu ar pajūgu rindu, kur izveda mūsu latviešu strādīgos cilvēkus, jā, saimniekus, un tad viņa nobijusies ieraudzīja, kad vienā no pajūgiem priekšā ir viņas vecā tēva zirdziņš iejūgts un sēž viņas mīļais vecais tēvs Antons Skutelis ar Staņislavu. Tā arī viņa bija pēdējā, kas redzēja viņus dzīvus. Protams, kad, jā, tas arī bija tā ļoti. Un paldies visiem radiem. Ir ieradušies arī radi man no tēva puses, jā, jo tēvs man no Kurzemes, bet viņi nekad diez kā viņi būtu aprecējušies, arī tas liktenis tā izvērsās, tēvs arī bija izsūtījumā, bet Kurzemē, un satikās viņi Rīgā tieši, mana mamma ar tēvu Kārli Sedovu Voldemāru, jā, un tad ir arī mana tēva māsīcu meitas, Ines un Maija, tā kā, tāds interesants liktenis, un paldies jums visiem, kas atbraukuši mums arī no Latgales tālās, un visi ir ar mums, tā kā paldies jums. Paldies, Lolitai. Un vēl pēdējais fragments no grāmatas, un pēc tam dosim vārdu arī izdevējiem. Un tad šajā fragmentā, pirms dosim vārdu izdevējiem, būs epizode no pēdējās deportācijas, tad no 49. gada 25. marts. 49. gada 25. marta naktī Jaunsētas Skuteļa dzimtas izvedamo sarakstā bija 3 cilvēki – Antons Skutelis, Staņislavs Skutelis un Monika Skutele. Istabā ienāca 2 jauni padomju armijas zaldāti, un viens no viņiem tūlīt vērsās pie Antona. Celieties augšā, jūs esat arestēts un tiksiet deportēts no padomju Latvijas. Antons atbildēja, es nevaru piecelties, es nestaigāju, es esmu slims. Istabā ienāca Antons Nots un teica, ej tēvs, tā būs labāk. Zaldāti ar varu izvilka viņu no gultas, iznes sētā un ielika ragavās, kurās bija iejūgts viņa paša vecais zirdziņš. Kamanās jau sēdēja 82 gadus vecais Staņislavs, viņš bija gājis pretī liktenim, nepretodamies. Krievijas impērijas cara armijas bijušais zaldātis saprata, ar ko viņam šobrīd ir darīšana. Tas bija beigu sākums. Pagalmā iznāca Antona meita Genoveva un ielika ragavās baltā dvielītī rūpīgi ievīstītu žāvētas gaļas gabalu. Tas jums ceļā, viņa klusi sacīja. Antons niknumā izgrūda gaļas gabalu ārā no ragavām un skaļi iesaucās. Nošaujiet mani šeit pat sētā! Bet Antons Skutelis mira izsūtījumā 1950. gada 5. martā Omskas apgabala Izsikuls ciemā. Staņislavs Skutelis nomira 1953. gada 29. oktobrī Sibīrijā Omskas apgabalā. Es domāju, par pārējiem notikumiem un visu secību jūs izlasīsiet grāmatā Latgales sāga, bet tagad dosim vārdu izdevniecībai. Tātad Visocka kungs. Jā, labdien, Latgales pārstāvniecībā un maz tāds ievadiņš. Tad tas viss sākās pirms gadiem 5-6, kad mēs tikām uzrunāti no Andreja Ēķa, kurš tajā brīdī taisīja patriotisko nedēļu, un viņam bija tāda iecer uztaisīt grāmatu sēriju par Latvijas leģendām. Tā tas viss sākās, mēs šo sēriju esam sākuši un turpinām. Šogad iznāca 4. grāmata, bet kā jau bieži notiek labas lietas, paraud sev līdz citas labas lietas. Un mums ir kopā ar šo sēriju sākt tādu atmiņu grāmatu sērija par dzimtām. Un sākās tas ar Ingūnas Bauers Martu par Hugo Celmiņa sievu Martu, kas bija pirmā žēlsirdīgā māsa. Un tajā prezentācijā, kas bija Smiltenes pusē, bija 200-300 cilvēki. Bet teiksim tā, ka lai Rīgā sapulcinātu tik daudz cilvēku, kur šodien esat, tad noteikti arī jūs esat viena spēcīga dzimta. Un arī Latgalē ir spēcīgi cilvēki ar spēcīgu atmiņu, spēcīgu tieksmu uz nākotni. Un tas mūs priecē. Paldies, Luāna, tavs daudz talants mēs jau esam pagātnē zinājuši, bet tagad tev ir jauns
tad ievirze un tev veicās, un viegli spalvu tev arī tālāk, jo šī ir grāmata, šī ir tāda, teiksim, literatūra, kas prasa ne tikai veiklu spalvu, bet arī karstu sirdi. Spēja iedziļināties cilvēku likteņos. Un tas, acīm redzot, tev ir izdevies. Jo kāpēc tas tev izdevies? Jo pirmais metiens jau nav vairs grāmatnīcās. Un tas vienmēr izdevniecībām ir jau priecīga ziņa. Un, protams, turpin to darīt tālāk. Mēs gatavi uzklausīt tavus nākošos piedāvājumus. Jo, kā dzirdējām tikko no Latgales, bet ne tikai no Latgales, var teikt, ka ir tiešām dzimtis, kurš ļoti interesants. Un vēl šeit noteikti klāt, kā teikt, skolotāji, saprat no jums, bijušie vai esošie skolotāji. Tad gribu aicināt arī piedalīties vēl vienā lietā. Mēs sapratām, ka tās dzimtas vajadzīgs iesaistīt ar mūsu skolas jaunatni. Un šobrīd ir pilnā spārā iet konkurss jauniešiem, kur viņi apraksta īsā bērniem iespējamā formā, jauniešiem iespējamā formā par savu dzimtu. Un šis konkurss noslēgsies jau zināms 26. vai 27. janvārī draudzīga aicinājuma dienām pie prezidenta Bērziņa. Ir jau šodien apstiprinājums, ka tas tā notiek. Draudzīga aicinājuma pasākuma arī ir jau zinām tradīcija, bet tur labākie, kas būs uzrakstījušos šos sacerējumus, šos konkursus skolnieki, tiks aicināti uz prezidenta pilu. Tā kā ir vesela programma, visu to mēs veltam Latvijas 100-gadēji. Droši vien tāpat kā jūs daudz ko vēlētos, arī mēs vēlamies Latvijas 100 gadus sagaidīt, kā teica agrākos laikos, ar darbu uzvarām. Tā kā visiem es novēlu darbu uzvaras. Paldies jums! Yes. Un vārds atbildīgai redaktorai Jūlijai Dibovskai. Man prieks, ka šodien ir tik daudzi atnākuši uz šo prezentāciju. Tas ir ļoti patīkami, tas ir ļoti interesanti. Un, tāpat kā pati grāmata ir pulcējusi ap sevi un sevī ļoti daudz cilvēkus. Es ceru, ka šī sērija, kurā grāmata iznāk, pulcēs vēl vairāk labus darbus, un mēs noteikti tos gaidām arī no citiem rakstītājiem. Varbūt arī jums ir kaut kas jau padomā. Visnotaļ jāpēta to, kas mums ir, jāraksta vēl par tām dzimtām, kas mums ir stipras, vai kas ir vienkārši tās, kas turpina pētīt pašas sevi, interesēties pašas par sevi, un tas ir ļoti, ļoti laba dāvana, kā Juris teica, Latvijas 100-gades sagaidīšana. Jūlija, apsveicam tevi. Jūlija, bet man jau vienmēr ir tāds cilvēks, gribas pēdējo vārdu pateikt. Un pateikšu tā, Loan, tu neticējies, bet man noticies dzīvē tāds gadījums. Tagad, ka viss šīs lietas dara, man vakar bija zvans izdevniecībā, kur man tante no Litenes, mana tante 95 gadu vecuma tante, pieteicās, ka viņa dzīva. Nu, mēs kaut kā bija viņu pazaudējuši. Tā ir manam vecās mācas māsītes. Lūk, tā kā labas lietas notiek, ja tu kaut ko labu dari. Un es tiešām ar to ziedu, mēs iedosim tiešām arī galvenai varonei kādu ziedari. Paldies! Paldies izdevniecībai, un tagad vārds viesiem, apsveicējiem, lūdzu, nāciet. Jā. Vārdu gribu pateikt. Gribu iepiecināt, mēs piedrukājam tirāžu, tā ka visas veikals būs un jau ir tā grāmata. Valter un Rafa, ja jūs iesiet no šeit, jūs varēsiet nopirkt. Protams, Jūmovas grāmatnīca ir priekšaplaukti, tad jūsu grāmata, tad lūdzu. Paldies, tā bija neliela reklāmas pauze. Jauki. Un tagad vārds apsveicējiem viesiem no tuvienes un tālienes. Sveicējiem, lūdzu. Visiem Latgales pārstāvniecībā. Man ir liels gandarījums, ka Latgales pārstāvniecībā tagad ir tik daudz burvīgu pasākumu un ļoti nozīmīgu pasākumu, kurā var piedalīties un celt godā mūsu Latgales veikumus. Un šis ir viens no veikumiem, kas Latgali bagātina. Un es gribētu teikt, visi saka, nezinot vēsturi, nebūs nākotne. Bet mēs paskatāmies, ka tā vēsture veidojās no mums pašiem, kas ir šeit blakus. Ja? Tā kā es novēlu, lai būtu stipras dzimtas, lai tiešām būtu tas gods, kas valda šajā dzimtā, pret saviem vecākiem, pret saviem vecvecākiem. Un pret es saprotu, ka mazbērni ir arī piedalījušies šajā projektā. Es novēlu, lai tiešām mums visiem būtu tā apņēmība godāt un cienīt savus tuvākos, un tad es domāju, ka mums visiem labi klāsies.
Autorei savukārt es gribētu teikt tā, viegli ir uzrakstīt romānu, nedaudz grūtāk dzēju, bet uzrakstīt grāmatu, kur ir vēstures fakti klāt un kur ir liecinieki klāt, ir daudz grūtāk un tā ir daudz lielāka atbildība. Tā kā es novēlu izturību un daudz jaunu projektu, bet ziedus es pasniegšu tiešām mums, kā saka, stipru dzimtu veidotājiem. Yes. Paldies Lolitai par to, ko viņa dara. Mēs visi staigājam ar sapņiem, mums visiem ir idejas, ko darīt un kā darīt. Bet Lolita pierādīja ar to, ka viņai tā ideja galvā dzīvo un viņa atrada, kā to realizēt. Jo es arī biju no tiem lieciniekiem, kurai viņa stāstīja, tu zini, Marija, jāuzraksta grāmatu par manu dzimto, jo man ir tik superīga dzimta. Un tagad es redzu, ka tas, ko viņa runā, ir izdarīts. Un par to man ir liels prieks. Un paldies rakstniecei, paldies mammai. Man viņa saudzē un audzē jaunas. Yes, lūdzu. Paldies. Lūdzu, redzu, ka te vēl daudz ir. Man sauc Solta Kuna, un es atbraucu viesos atbalstīt Ināru, savu draudzeni, rakstnieci Luānu Loinerti. Un, protams, kad, kā mēs redzam, viss spēks ir sadarbībā. Ja? Tieši kā jau te minēja iepriekšējā runātāja, ka tieši šī gados cilvēki sadarbojās ar saviem bērniem, ar izdevniecībām, ar pārstāvniecībām, ar rakstniekiem, ar draugiem, un viss top un viss notiek, un tā turpināt droši vien, lai jums izdodās. Ja? Bet es atklāšu noslēpumu, bez mikrofona. Jā. Es zinu, kas tur iekšā tur ir dāvana, un tā ir Jumavas izdotais kalendārs. Un tur ir arī pa Solvitu Kūnu. Ziedai kalendārs, jā. Jā, absolūti, ka tā dāvāšu. Paldies, es ļoti. Paldies liels. Labdien, klātesošie, labdien, grāmatas autori un galvenā varone un pārējie radiņi un draugi. Mēs daži cilvēki esam no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atnākuši, tāpēc, kad mums ir prieks, ka šis pasākums, patriotiskais pasākums, jāsaka, notiek tieši Latgales vēstniecībā, kura ir tapusi kopā ar Latgales plānošanas reģionu, ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Norvēģu draugu atbalstu. Es šodien, nākot šo pasākumu, pārskatīju interneta vietni, un tiešām tik daudz tai elektroniskajā vidē ir rakstīts par šodienas pasākumu, arī to, ka grāmatu var nopirkt. Bet tur bija tāds labs teksts, kas rakstīts par galveno varoni, ka galvenai varonai esot tikpat daudz gadu, gandrīz kā mūsu Latvijas valstī. Un tad es domāju, ir jau līdzība galvenai varonai ar mūsu Latvijas valsti, kā tā valsts veidojas tāpat diezgan lielās grūtībās, ciešanās, bet viss ir pārvarēts, viss ir uzvarēts, jāsaka, un viss turpmāk ir mūsu pašu rokās. Un kad arī vēl sacīts grāmatā, kad tai vēstījumā bija, kad ir grāmatā daudz stipru, aprakstīts par daudz stipru sieviešu likteņiem, kuras ir uzticīgas saviem vīriem. Tieši tā arī bija rakstīts. Nu, tad tā gribētu jums pasniegt šos ziedus tieši jums. Labdien! Mēs šodien atnācām pārstāvji no Rīgas centrālas bibliotēkas Kengaraga filiāla bibliotēkas. Šeit arī klāt arī mana kolēģi Irma Žumbure. Un gribu pateikt, ka mēs ar rakstnieci zinām jau kādus 20 gadus. Bibliotēkai grāmatu plauktas ir citas viņas grāmatas. Un šī jauna grāmata jau ir bibliotēka un varat apskatīt internetā mūsu katalogā. Cilvēki lasa, prasa un stāv rindas. Jā, un mēs jums apsveicam
ar to tā notikumu svarīgu un dāvinājam tādus suvenīru, lai pasaulē zina jūsu grāmatu, zina jūsu. Paldies. Jā, paldies. Paldies, redz, kā biblioteka ar sev pareklamēja. Aiziet un izlas pa velti, vai ne? Nu jā. Lūdzu, nākamie. Tas ir tev. Tas ir jums par grāmatu. Un ja jūs gribat zināt turpinājumu, es jums varu pastāstīt turpinājumu. Es esmu Genovefas meita, ja? Kad vecotēva aizveda, tad mēs palikām tur dzīvot. Es vēl piedzimus nebiju toreiz. Un tad, nezinu, kā tur tā bija, bet vai pirmo skolu ielika, vai kolhozes sākās. Tā kā mana mamma ar tēvu palika, viņus uz Sibīriju neaizveda, tad, kad sāka dibināt kolhozus, tad vietējie varas pārstāvji bija atnākuši un tēvam pateikuši, tu vari pateikties mums, ka tu neesi Sibīrijā. Un tāpēc tev ar visām govīm, ar zirgiem, ar visiem ir jāiestājās kolhozā pirmajam, jo neviens laikam negribēja stāties tajā kolhozā. Un tā mūsu tajā lielajā kūtī ielika zirgu stāvi un visus kolhozu laikus tur bija zirgi. Un mājā, pat cik mums bija jauna uzcelta 2 māja, ielika skolu, tā bija Anspuku pamatskola. Un kā visi jau zina, ka skolotāji bija profesora Daņilāna vecāki. Un profesors Daņilāns arī ar mums kopā dzīvoja un auga tur. Paldies, lūdzu. Paldies, protams, par grāmatu, kura ir tapusi, acīm redzot, ar lielām darba pūlēm, bet, manuprāt, es viņu neesmu lasījusi, bet, manuprāt, galvenā varone šai grāmatā ir Monika. Es tā saprotu. Un tāpēc man liekas, ka varētu būt turpinājums šai grāmatai, kura ir, bet ar citu nosaukumu, un es jau savā prātā pat izdomāju nosaukumu, bet var arī nebūt tāds. Es domāju, ka tā varētu būt grāmata ar nosaukumu Dzīve, tā ir piedošana. Jo Monika noteikti piekritīs, ka tik garu dzīvi nodzīvot laimīgi var tikai cilvēks, kuram ir tādas rakstura īpašības kā labestība, kā sirsnība, kā piedošana, jo viņai vajadzēja piedot gan tiem vīriem no Preļu toreizajā rajona, kuri ielika sarakstos viņu un viņas vecākus, gan vēlāk arī tiem vīriem, kuri neļāva pat iestāties kolhozā un izbraukt, nezin, kur lai dzīvot cilvēks. Un vēlāk arī visa garā dzīve, protams, nav bijusi viegla, bet Monika to ir pratusi nodzīvot. Un tā ir tikai tāpēc nodzīvota tik laimīgi un tik gara, ka, protams, Dievs ir devis veselību, un viņa pati ar savu labestīgo raksturu to ir tādu veidu. Un tāpēc, lai nedusmojas autora grāmatas, šīs puķītes es tomēr došu galvenajai varonei. Paldies! Nākamie lūdzu, ar vai bez mikrofona? Tādiem, lai tev daudz veikšu, ja meklē godi un savu sirdi dodi, tik nepārvērst par godi šo veco zemes lodi. Paldies! Paldies! Valter un Rapa kolēģi. Jā. Tirgoja grāmatu. Jā, paldies. Veiksmīgi. Veiksmīgi. Jā. Lūdzu, nākamie. Iesklusējas, Latviju zēni karot projām brauc, klusētās, bet citi tikai smējās, šķiroties no meitenītes tā. Paliec sveiks, mans mazais draugs, mūsu mīlas laiks bija jauks, gaidi mani atkal mājās,
Tad, kad ievas iedos austrietos un gaidi mani atkal mājās. Tad, kad ievas iedes austrietos un... Ir izdota šodien Latgales sāga, prezentācija ir notikusi, un pie kādas tad grāmatas tiek strādāts pašlaik? Kā? Es to varētu nosaukt kā esejas. Tas ir pa kādiem 5-6 cilvēkiem, pa mākslinieci Laini Kainaisi, pa dzejnieci Gaidu Pūliņu, par mākslinieku, par mūziķi Māri Balašku, un visi mani personāži nākamie arī šeit ir. Un kad būs grāmata aptuveni pieejama lasītājiem? Vēl rakstu, un vēl domāju, ka rakstīšu arī par Ēriku Streiču, kas ir Jānim Streičam brālis, ar kuru nesen iepazinos. Kāpēc izvēlēties tādu žanru kā eseja? Es esmu to īsu rakstu rakstītāja, es nevaru gari. Man nesanāk. Un es arī neesmu no tiem, kas fantāzija kaut ko rakstīs. Es neko nevarētu safantazēt, jo man jābūt reālam cilvēkam ar reālu stāstu, un tad visu pārējo jau es mācīšu piedomāt. Tā jāsaka.